Čau, uzminiet, kas ir uztaisīts. nedaudz, jā. Negribējās ķiploku, un tagad mums ar Gati vienā laikā pārstāja gribēties, un vienā laikā atkal sagribējās. Jā, vairāk Gatim īstenībā. Nu, lūk, tad tagad ir pieejams burtiski 3 pudelītes ķiplociņa, kā pirmais metiens, tagad taisīšu otro metienu. Nu, ar pirmo aizgāja ātri, tāpēc, ka man bija jau, gandrīz 3 gadus jau fermentēti ķiploki. Tā kā tur tā lieta ātri aizgāja. Jā, ja kādam dikti kārojās, es zinu, ka daudzi prasa jau kādu pusgadu, Kristīna, kad būs. Nu, lūk, ja kādam dikti kārojās, tā kādas 3 pudelītes šobrīd ir pieejamas, pārējās jau tik, cik viņas ir, izderam paši, jā, un rezervētas. Tā kā tā vēl nobeigumā vakardien saņēmu ziņu par to, kad it kā es esmu pārstājusi enzīmus vispār ražot, jā. Mīļie, es nesekoju līdzi, jūsu ir daudz un jūsu postiem, storijiem, visur, kur ir mūsu tvertnes un enzīmi, tas nemaz vairs nav iespējams izsakot, bet ja man kāds personiski atsūta ziņu, kur grupas arī jūs esat izveidojuši ļoti daudz, par ko man ir patiesi prieks, es vienmēr priecājos, kad skatīties, kā jūs braucat uz tirgiem, kā jūs taisat, ja es kaut kur pamanu, kā jūs taisat balītes ar fermentiem, jā, vai vienkārši dalaties un kā saka, šo sēkliņu nesat tālāk, tas ir forši. Jā, vienīgais izplatīt nepatiesas ziņas gan nevajag. Jūs taču zinat, ka vajag klausīties uzmanīgāk video, un, kā saku, augšu visu dzird vienmēr. Jā, augšu visu dzird vienmēr. Tas, ko mēs otram novēlam, vienmēr atnāk pie mums paša atpakaļ. Tas, ka pie manis ir dārgāk, jā, pie mums ir dārgāk, jā, tā tas ir. Un to mēs nekad neesam, kā saka, slēpuši, un cena netiks laista zemāka par vienu pudeli. Bet, kā jau es vakardienas cilvēkam teicu, dažkārt cilvēks var atnākt uz enzīmu degustāciju, un viņš atnāk, viņš var nenopirkt neko, te nekad nav spiesta lieta kaut ko pirkt. Un par enzīmu degustāciju mēs naudu neņemam. Un dažkārt cilvēks iegūst, nevis dažkārt piemēram cilvēks iegūst kaut ko vēl vērtīgāku par pašu enzīmu. Tas ir nedalīts laiks, tā ir mūsu informācija, tā ir mūsu uzkrātā pieredze par enzīmiem, ko arī tāpat vien nekur nevar paņemt, jo, ziniet, kā tā prakse, ja tu esi bijis kaut kādā lietā ar visu sirdi un dvēseli, ne tikai biji, bet arī esi vēl joprojām, tad tev ir ļoti daudz informācijas, un tā ir zelta vērtē. Tā ir zelta vērtē. Jā, tā kā dažkārt cilvēks var iegādāties tikai vienu enzīmu pudelīti, bet tās 2,5 vai pat 3 stundas, ko viņš ir pavadījis pie mums, viņš ir ieguvis kaut ko daudz vērtīgāku. Jā, tā kā tā, mīļie. Nē, enzīmi nav pārstāti. Nav pārstāti radīšanai, nav pārstāti radīšanai jums. Jā, un ķiplociņš varbūt uz kādu laiku pat atgriezīsies. Jā, tā kā tagad ir ļoti jauks ķiplociņš, 3 pudelītes ar mango nedaudz un ķiploks. Jā, nu tas vecais labais. Jā, ja kāds ļoti grib, tad droši var ieteikties. Nu, tā kā tāds mans šodienas stāstāmais. Jā, vai forši vien visiem.